Где? Вот он. А кого? Где? Ну и пчелы. Точно как пчелы. Дикие. Красивые, да? Šī procesa laikā pilotiem jāsaglabā perfekta formācija no paša sākuma līdz pat beigām. Ieejas ātrums sasniedz 750 km/h. Сколько? 750 км в час. О, а это что за самолеты? Не знаю. Она говорила, ил какой-то? Пчелы. Это нет. Самолеты, это пчелы, да? Ну, истребители. Это понятно. Как они? Ну, летят красиво. Как они так Ничего не скажешь. Смотри, вот дым так стоит. Стоит там, стоит. Да. Сейчас сюда надо. О, и пропали. Тренироваться надо, чтобы там. Каждый день. Дорогой удовольствие. Дорогой это. Tuvojoties no kreisās puses, redzam komandu dēles formācijā gatavu izpildīt nākamos tālu manevru. Lai izpildītu šo manevru, pilotiem jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā pret kustības lēni. Красиво. Когда не раскрашены красивые. Вот это действительно вершу. Этого не было в прошлом году. Это молодцы они большие, что позволили. Почему они так блестят? Ориентируются они по этим датчикам, что ли? Ну, радиус как нету вот такой, насколько ты повернешь, чтобы одинаково. No labās puses lidmašīnas mums tuvojas ar ātrumu 600 km/h griezienā pret mums. Sagatavojiet savus fotoaparātus tūlmānam ar Baltic Beach Jet Team komandu, kas turpinās šovu ar horizontālu pagriezienu, lidojot pavisam tuvu.
Tie, kas nespēja uzņemt fotogrāfiju pirmajā piegājienā, jums būs vēl viena iespēja. Сейчас. Они еще ближе, наверное, да. Сейчас я. Laiks iepazīties ar komandu. Komandas līderis Arņoms Olūpa, The Wrangler, 27 gadus vecs dzīves vieta Rīga. Pasaules rekordu turētājs, kā jaunākais komandas līderis jau 22 gadu vecumā. Kreisā spāna blakus pilots Igor Jutkin, Major, 49 gadus vecs dzīves vieta Rīga, bijušais pilots instruktors militārajā aviācijā. Labā spāna blakus pilots Anatolija Pirkrostovs, Maestro, 32 gadus vecs dzīves vieta Rīga. Būtībā, lai parādītu elku aizraujošu manevru, ko mēs saucam par ūdenskritumu, tieši tik elku aizraujoši tas ir. Nenovēršiet savu skatienu no lidmašīnām. Ja? Их 4. А был 5. Да? Сейчас на нас. Ну, 5. Класс. Красиво. Liels paldies par aplausiem! Bez liekas kavēšanās mūsu solo pilns Valērijas Soboļevs sāk šova otro daļu. Lidmašīna šaujas gaisā vertikāli, griežoties ap savu asi. Это ему 22 года, мальчик. Mazliet iebremzējot. Neliela pauzīte gaisā. Un lejā! No kreisās puses solo pilots demonstrēs lidmašīnas manevrētspēju apgrieztā veidā. Un tagad augstuma uzņemšana apgrieztā veidā. Šis ir īpaši sarežģīts un sāpīgs manevrs. Lai to izpildītu, pilotam jābūt ļoti labi sagatavotam. Gravitācijas spēka koeficients šajā brīdī ir negatīvs. Mājiet rokas solo pilotam! Это уже себе не motorный самолет. Kāru! Komandas līderis vada formāciju, tikmēr Aleksandrs Zariņš veido spirāli ap to, izpildot jums jau zināmo muciņu. Ничего себе. Un tagad no kreisās puses solo pilots demonstrēs griezienu ar 4 pozīcijām. Sagaidām! Как мостом летит. Viens, divi, trīs, četri! Un tagad turpinām ar slaveno lēno griezienu. Šī manevra izpilde zemā augstumā ir ļoti bīstama. Pilots demonstrē precizitāti un koordinācijas spējas. Labajā pusē savas pozīcijas jau ir ieņēmuši divi lidaparāti, kas gatavojas veidot pavisam ciešu formāciju. Attālums starp abām lidmašīnām
Šo distanci lidaparāts saglabā nemainīgi līdz pat manevra beigām. Un ar šo mēs uzsākam mūsu šova romantisko daļu. Mūsu romantisko pilotu Попал когда? Какие молодцы. No labās puses piloti gatavojas ātriem randiņam, kraucoties viens otram virsū ar ātrumu 600 km/h. Почти не те. Это же что вы начинали? Te jau viņi ir. О, друг на друга. Īsa atkal redzēšanās. Lūdzu, nāc uz savu pusi. Tuvojoties no kreisās puses redzam divu lidmašīnu ciešu formāciju, kur distances starp abiem lidaparātiem ir minimāla. Ar šo mēs noslēdzam mūsu šova romantisko daļu. Sveriet mirkli un izbaudiet no sirds! Demonstrēs manevru ar izlaistām lidmašīnas šasijām. Пчелки. Твою дивизию держи. Ну и все. И все.